Svarīgākais ir tas, ka es tēvu gredzenu pazaudēju. Saproti? Kā tā? Pazīstu to džeku, kas pie viņa strādāja. Tu taisies savu priekšnieku izčakarēt nopietni? Nu, redz, policijā man teica, ka Māris esot aizturēts. Aizturēts? Diršana. Zini, ko es tev pateikšu? Tu nemēģini vairs spērt kāju pār manas mājas slieksni. Saprati? Ja tu šitā turpinās, tu dabīgā nāvē nemirsi. Tā varētu būt, jā. Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Kāpēc man atsīties, bet suns nevar mainīties? Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Māri! Marča! Dirsā. Pilnīgi dirsā. Kas ir ko pūta? Nevar te vienu sazvanīt, mobilais izslēgts. Ja viss slēgts, kāds viņu ņem priekšā. Zini, kā negrib Elsot telefona. Ej, tu galīgi. Ne tu zini, kas te bija, ne... Kā tev izgāja, ko mamma teica? Te neko. Lasīja Morāles ejot tēvu pēdās. Tavs sencīts taču nesēž par kautiņiem. Viņa tas interesē. Iesēdās, viss viņai cilvēks miris. Un vispār labāk iedzert un kaut ko iedod. Nereāli sūdīgi sajūta, ka tēvu gredzenu pazaudēja un kaut ko vajadzētu atgūt. Tu pagaidi, es pamēģināšu vēlreiz piezvanīt. Ej uz istabu, tu zini, kur bāriņš atradīs, ko gribi. Tev arī ieliet vajag? Nē, labi. Fuck, vec, tas tu? Es esmu biji? Veikalā, es nevarēju atslēgu atrast, vec. Cīgas beidzās, ēdiens arī nav. Kā tu mani noviedēji? Kāpēc tā? Sapnī redzēju, ka tu menti savāc. Ko nopietni?
Cik jau tagad ir pilnmēnesis. Saka vismaz, ka ko pilnmēnesī nosapņos, tas nekad nepiepildīsies. Dzersi? Vārds. Artur, man liekas, ka jo ilgāk es sēdēšu, jo vairāk es nodzeršu vienkārši savu naudu un viss. Kustēsimies, drīz kustēsies. Tikai es vēl padomāju, Artur, par to mašīnas lietu, jā. Nevajag man to, tu vienkārši iedod vairāk man naudu skaidrā. Un visi slaidīšu tāpat, tāpēc, ka padomāju, ja man kaut kur pa ceļam apstādina, piemēram, tā taču notikt. Un visi man taču uz savu vārdu ir dokumenti. Paganā, kā tiks pāri robežai? Man liekas, ka pats labākais un vienkāršākais ir nostupēt kādu smago fūristu. Pasi līdzi un viss pēc tam kaut kur izlec. Ko tu saki? Laba doma. Jā, ļoti labi, ļoti labi. Tā arī izdarīsim. Ļoti labi, jā. Tā arī darīsim, ļoti labi. Jā. Atpēj savu. Nu kā? Nesazvanīju. Nu viss, viņai ir cits. Es skatos, tev cilvēks nemaz nav jāredz, lai par viņu būtu jau viedoklis. Nu, piedod, es vienkārši esmu loģisks. Ka ir tikai divi varianti. Pirmais, viņai pret tevi nav mīlestības, otrais, viņai ir cits, bet principā tas ir viens un tas pats, tāpēc. Tev reāli ātri sakāp galvā. Es iešu uztaisīt savu kafiju, arī dzer? Nē, paldies, Rai, man ir šis. Beidzot, blien. Nu, kā ir? Nu, tie ir neko. Patīk? Seksam derēs. Mīlestībai, nevis seksam. Tas vecs nav baigi briesmīgs. Kas ir? Es briesmīgāks. Davai. Braucam maucam. Maksā. Paņemšu uz kredītu. Es nesaprotu, ko tas Žuri grib. Nu kā viņš saprata, ka pagalmā uzvedās kā psiks un grib izlikt mieru. Kur viņš bez manis liksies? Baidās, ka es viņu pastumšu nost no naudas kases. Tā nevar būt tā, ka viņš atkal mēģinās naudu prasīt par zīli. Nē, viņš jau pa telefonu man atvainojās. Bija tik jocīgi klausīties, kā viņš mēģina izlocīties. Es tikai domāju, vai viņi ar zīli nevarētu būt uz vienu roku un savā starpā man naudu sadalījuši. Kāpēc tad tik ļoti lien pakaļā? Nē, nu visādi var. Kaut gan, tad viņš nebūtu to zīli izmetis laukā. Lai gan no bandītiem visu ko var sagaidīt. Bandītiem? Jā. Jā, nu ar salīdzināju. Žori būsim citu līmeni. Starp citiem viņi būtu vienojušies. Nu, Žori nebūtu viņu tā pieņēmis. Tev taisnība. Bet ja kas, es kaut kur tuvumā, ja? Es tev zvanīšu. Jā? Tas tiešām ir radījis šoku, jo šāds potenciāls draudz, kas ir iztrūkstot piedāvājumu nodokļu reformai, ir vienkārši radījis jautājumu. Dievs, cik labi, ka tu esi atpakaļ. Es atkal sadomājos visādas domas, un es domāju, ka tas ir kaut kāds lamatas un viss. Kas notika? Viss ir kārtībā? Jā, viss kārtībā. Mārķis ir uz vietas, viss kārtībā. Tā bija tikai iebiedēšana. Dievs, cik labi. Es nevaru bez tevis vispār. Aplaupīšana tiek meklēts aizdomās turamais 20 līdz 30 gadus vecs vīrietis. Aizdomās turamais iespējams ir bruņots un bīstams. Ja esat šo personu redzējuši, lūgums sazināties ar policiju pa ekrānā redzamo tālruni vai vērsties personīgi jebkurā tuvākajā policijas iecirknī. Oi, cik žēl. Reidu laikā policija izveido tādu
Dirsā. Ievo, varbūt atdodam naudu saimniekam un visu cenšamies vērst par labu? Tas pilnīgi zēdus prātā. Atdot tagad naudu, jā? Nu, un kamēr meklē, viņš līdz aizbrauks projām, viss būs kārtībā. Viņš par to aizmirsīs, viss par to aizmirsīs, viss būs labi. Klausos? Uzmini, ko es tikko pa televizoru redzēju. Zinu. Ļoti labas ziņas manam patēvam. Ko tu rīt darīsi? Vēl nezinu. Tad es tev piezvanīšu, un tad tu zināsi, jā? Jā, līdz vēlākam. Zīle zvanīja. Deva noprast, ka pase būs rīt. Nu, re. Tu vēl gribēji atdot naudu. Galvenais, lai ātrāk rītdiena pienāktu. Žorā, kas tie par žestiem, ko? Tu zini, cik tāda pudela maksā? Priekš kam tērējies, ko? Raima, viss kārtībā. Es vienkārši tev gribēju pateikt, kā man arī brīžiem nervi jau čupā. Jā, labi, cik reizes tu atvainosies? Vienreiz atvainojies, pietiek. Viss aizmirsts. Es teicu to zaķi. Uz kuru? Tur pie bāra letas. Smuka, ne? Tā nav sūdīga, ne? Sūdīga? Kruta. Kruta? Jā, tā ir kruta. Riktīgi. Šitā lāma, jā. Pasauksim pie mums? Nē. Varbūt viņa kādu gaida. Jā, šito viņa gaida. Tā lietas mierā, broļi. Davai pasauksim pāris kokčikiem un brauksim uz Gastiško. Es tev apsolu. Kādu viesnīcu, ko mēs tur darīsim? Monopolu spēlēs. Dažur, bet. Nē. Es eju ciņā. Ciņā. Labvakar, drīkst. Labvakar. Es tā nedaudz pirms pastāvēšu. Tiešām. Jā, vēl diezgan afigēni izskatāties. Izskatās, ka viņš mums ir kabatā, ne? Nepriecēsimies pārāk ātri. Tas gan. Forši, vai ne? Skaties, kalns tā kā lupīja. Sarunājam tā. Tu mums šoreiz nesīt stipri labi? Kad es tev stipri esmu sitīs? Oi, nevajag. Nevajag. Apstrādā viņu tā riktīgi, jā, papilnā. Pēc iespējas čaklā. Vēl bišķiņ? Nē, tu man vairāk nelēji. Tu taču zini, ka es nedzeru. Un ko nedzeru? Es arī nedzeru. Es mēnesi jau neesmu dzēris. Zini, no tās drausmīgās dzīves tu sāks kārtīgi mest. Jā, nesākšu. Pasaka, kad man dzīve laba bijusi. Pasaka, kad. Ko man sens, 14 gadu man bija, kad sens iesēdās. Mutere uzreiz patēvu atrada. Un kaut kā ļoti viegli man sens aizmirst. Es nevaru aizmirst. Zini, kāpēc nevaru aizmirst? Tāpēc, ka nevaru aizmirst. Tas gan par tevi. Un pa man sens. Tev saka, ko tu gribi, tev viss līdz viņam aiziet. Kas ir? Kas ir? Ko es tādu gribu? Pasaka, ko es tādu gribu? Vienkārši to, lai man ir aizmugura. Un man bija sens, man bija aizmugura. Un tagad es esmu tava aizmugura. Tu man tad ingiņu kaut kādu. Ingiņu un viss, ne? Pasaka, normāli, es gribu vienkārši, lai es kaut kādu savu vienu, kur es pārvelkos pārguras mājās, var tagad tu te atsēsties un kaut kā, es nezinu, ko tev vienkārši viss pasūtīt. Jā, bet tā tas nenotiek. Tev vajag sievieti atrast. Es sāku murgot, tā kā tu murgo uzreiz. Kādām tiesībām viņi vispār? Kādām tiesībām viņi paņēma mani? Visu dzīvokli savāc, visu savāc sencim. Un man bija tādam sīkam krupim, man bija vienkārši jāizlūdzās, lai bērnu grāmatas skolā es varētu paturēt. Tu nedusmo, bet tiklīdz tu iedzer, tev sāks kaut kāds atmiņu vakars. Mēs taču to 100 reižu esam dzirdējuši.
Tev mutrīt zina, ka tu pie viņa ej uz cietumu? Neko nezinu, kas nav jāzina. Ko tu nedzēri? Ko tu nedzēri? Es tam vienu... Zinu, ko es tagad darīšu. Es atradīšu Žoru. Un es to otru atradīšu. Un viņa man šitā te uz paplāca. Un šitā. Tā viņa to gredzenu atnesīs. Beidz dirst, jā, nu neķer. Tā te. Sāc ķert lauku beidzot. Tu pats sāc ķert, ko tu zvanu viņai atkal? Drāžās kādu, ko tu... Tu man esi riktīgs draugs tiešām. Zini, kā man sens teica? Viņš teica tā, tu tā savā dzīvē, tu tur var plānot, ko tu gribi, tu plāno vienalga ko, bet vienmēr ir jādomā par pašu sliktāko variantu. Izslēgts. Laikam guļ. Paldies, bet es nedzeru stipru alkoholu. Ja nu vienīgi kaut ko vājāku. Žarā, atnes kādu kokteilīti. Pinokolādu vai ferzīnēvils, protams, ja jūs uzticaties manai gaumei. Jā, es uzticos jūsu gaumei. Juris saka, pludmali gribētu? Es uzticos viņa gaumei. Ok. Tad pinokolāda. Dod pinokolādas. Tā tad. Nu, un ko jūs te darat? Ko tad jūs te darat? Ko? Mēs te svinam. Svinat? Jā. Ko jūs svinat? Atvainošanās dienu. Es drīkst piedalīties? Kāpēc nē? Ko tu aizdomājies? Tā domāju par tevi, par mums. Ko es vispār darītu bez tevis? Es vienkārši sajūtu prātā, es nevarētu dzīvot bez tevis. Kas tās tā pa stulbām domām? Kā tu bez manis dzīvot? Kā es bez tevis varētu dzīvot? Nē, tu varētu. Tu esi stipra, mērķtiecīga, zini, ko tu gribi. Tu izdzīvot. Beidz runāt tādas lietas. Es negribu bez tevis dzīvot. Tu pārdzīvo par to seifu? Es vienkārši nesaprotu, kā tas viss tā varēja aiziet pa pieskari. Es visu tik labi biju izplānojis. Rūpīgi izplānojis. Nevajadzēja to Māri ņemt līdzi. Jā, Zīle to pašu teica. Zīle? Vai ne? Vai ne? Karsta? Labi, iešu paskatīties, kā viņi tur iet. Ko? Un kur tu tagad iesi, Žorka? Pie sāpēm. Nu, Žora! Paklausies. Zini, ko es atcerējos?
man tagad skolā, man klasē Inga mācījās. Nopietni. Un tas tāds, karoči Inga. Tā Inga baigs smukā bija, viņa tā ļoti gara un viņa aun. Un viņas vispār četras draudzenes bija visu laiku kopā, vazājās, visas tāds žirafs, tāds garas ritīgi. Un... Kas tev ir, tu klausies? Klausos. Uzmini, kādu iesauku viņām iedeva. Uzmini. Nu. Bija fiskultūra, ja, parasti. Un viņas visi blakus, visi četras vienmēr blakus stāvēja, un mēs jau visi zinājām, ka viņi... Viņas pietupienas taisa, un mēs visi jau klausamies, jo viņas taisa pietupienas, viņam ceļi krakšķi. Un zin, kā viņas iesauc? Pa locekļu māsām. Jā, kapitāli. Ļoti smieklīgi. Nu, kas ir, ko tu tur dari? Nezvanīs viņa, viss. Kuršu? Es jums to tā neatstāšu! Neaiztiec mani! Neaiztiec mani! Nomierinies, Inga, es tev pagaidu! Es tev... Jā, tu tikku galā, es kārtību. Tu esi pilnīgs psihiks, saprati? Tu esi pilnīgs psihiks, idiots! Idiots! Priekš kam? Priekš kam? Uzšo pāris reizes pa degunu, kas tur ir? Es godvārds dzīvē otru tādu idiotu vēl nekad neesmu redzējis. Jā. Jeboko, tu esi pilnīgs galvā daudzīts. Idiotu vēl nekad neesmu redzējis. Jeboko, tu esi pilnīgs galvā daudzīts. Priekš kam tu līdi pie viņas, ko? Ko tu drīksti pie viņas līst? Vispār es viņu nocopēju, ne? Ka tu nocopēji, ko? Un ja viņi tagad aiziet pie mentiem, ko tad? Un kur tad viņa aizies? Pateikšu, uzreiz studēs, es mentem pa muti dabūs, nogalināšu nafu. Es iešu nomierināt viņu. Tu nepabeidz viņu mierināt? Opa. Ko tu tā uztraucies par viņu? Es neuztraucos. Es par savu tēvu Gredzenu uztraucos. Jā. Es zinu, kā ir. Es aizēju pie Senča ciemos uz cietumu. Un zinu, ko viņš man prasa? A, kā ir? Mamma vēl Gredzenu nesā. Un es viņam skatos acīs, un es viņam saku, jā, mamma nesām. Un tādā garā smūgs Gredens, tādā garā. Saprot? Es dabūšu šo kā Žoru vai to otru. Es vienu no viņiem norakšu. Un otrs man Gredzenu atnesīs. Zili, tu esi sameties, tur runā stulbības. Mēs kopā aizbrauksim pa vienam, viņus noķersim un... Aizmirst, Norči, nekas te šoreiz tā nebūs. Nav tas variants, es pats to izdarīšu. Es pats to. Tu labāk gulēt, fantazē par savu Ingu. Es iedzeršu un es arī tad iešu gulēt, bet tu jau eji. Zini ko? Ielē man arī. Nevar noticēt, kā tādi divi atkarīgi. Kas viss būs kārtībā, rītā būs jauna brīnišķīga diena. Tu aizies pasapņos par savu Ingu un viss būs labi. Vai ne? Priekā.
man sieht nichts, bet suns nevar mainīt.